Nosaka dotās taisnes virzienu koeficientu. Paskatīsimies, ko mēs šeit varam labi izdarīt. Ja mums ir dota taisne, y ir plus y plus un 2x mīnus 1 vienāds ar 0. Taisnes grafiks ir 5. attēlā. Kā mēs nosakam virzienu koeficientu? Paskatīsimies formulu lapās, kur mēs redzam virzienu koeficientu. Virzienu koeficients ir lūk šis te K burtiņš. Ļoti laba formula, y ir kx plus b. Ja mēs kreisajā pusē iznesam y, tad reizinātāju pie x mēs nosaucam par virzienu koeficientu. Pierakstīsim, lai būtu acu priekšā šobrīd filmu filmējot, kx plus b. Virzienu koeficients K jāmeklē. Paskatīsimies, kā mēs viņu varam atrast. Tad, ja mums ir y ir plus 2x mīnus 1 vienāds ar 0, tad izsakot y mēs iegūstam un visu saskaitāmos uz labo pusi mīnus 2x plus 1. Lūk, šis te skaitlītis. K ir mīnus 2. Pierakstam atbildi, K ir mīnus 2. Šeit, protams, viņš arī ir redzams. Bet tagad mums ir prasīts noteikt virzienu koeficientu taisnē, kas perpendikulāri dotai taisnē. Paskatāmies formulu lapās, kur mums ir kaut kas par perpendikulāru rām taisnēm un virzienu koeficientiem. K1 reiz K2 jābūt vienādam ar mīnus 1. Pierakstīšu ar zilu, K1 reiz K2 jābūt vienādam ar mīnus 1. K2 būs mīnus 1 dalīts ar K1. Tātad K2 mums būs šis te perpendikulārais. Mīnus 1 dalīts ar doto mīnus 2. Un mēs iegūsim, ka šis te koeficients ir mīnus 1 puse perpendikulārai taisnai. K ir 1 puse. Paldies par uzmanību!